Šorīt raidījumā daudz runāsim par novadu attīstību un rudenī aktuālāko tēmu – siltumapgādi. Bet iesākumā informācija uzņēmējiem par energoapgādes aktualitātēm. No 2012. gada 1. novembra Latvijā tiek paplašināts elektroenerģijas brīvais tirgus. Tas nozīmē, ka aptuveni 20,000 klientiem galvenokārt mazo un vidējo uzņēmumu segmentā būs jāpērk elektroenerģija tirgu, un uz tiem vairs neattieksies valsts regulēts elektrības tarifs. Sadales sistēmas pakalpojumu arī turpmāk sniegs sadales sistēmas operators akciju sabiedrības Sadales tīkls. Brīvais tirgus Latvijā nav nekāds jaunums. Brīvais tirgus mums ir atvērts jau no 2008. gada, kad izgāja pirmie elektroenerģijas lietotāji brīvajā tirgu, kas atbild noteiktiem kritērijiem. Nākošā tirgus palielināšanās posms bija faktiski šī gada 1. aprīlis, kad nākošais kontingents izgāja tirgu elektroenerģijas lietotāji ar nosacījumiem, ka bija ievada aizsardzības automāts aparāts lielāks par 100 ampēriem. Un uz šo brīdi brīvajā elektroenerģijas tirgu jau ilgāku laiku, mazāk vai vairāk veiksmīgi darbojās ap 6,000 elektroenerģijas lietotāji. Šobrīd Latvijā ir izsniegts vairāk par 20 licences elektroenerģijas tirgotājiem. Tirgu aktīvi darbojās 5. Visi šie 5 ir atrodami gan Sadales tīklu, gan Latvenergo mājaslapā. Un mēs esam nosūtījuši faktiski sarakstu par visiem juridiskiem klientiem, kam vajadzētu ar 1. novembri iziet brīvajā tirgu. Kas attiecās uz pašu fizisko elektroenerģijas piegādi, nekas nemainās. Fizisko elektroenerģijas piegādi nodrošina Sadales tīkls, tad mūsu organizācija. Un faktiski pēc 1. novembra tad arī mēs izsūtīsim jaunu līgumu, kas sauksies sistēmas pakalpojumu līgums, kur būs atrunāta faktiski tā mūsu sadarbība, kas skartos jautājums ar elektroenerģijas piegādi. Pašas elektroenerģijas cena vai pašas elektroenerģijas pirkums jau ir klienta un tirgotāja faktiski šī vienošanās un līguma attiecības. Ja klients nebūs izvēlējies sev elektroenerģijas tirgotāju, elektroenerģijas piegāde netiks pārtraukta, bet tiks nodrošināta tā sauktās pēdējās garantētās piegādes ietvaros. Tas nozīmē, ka līdz brīdim, kamēr izvēlēsieties piemērotāko elektroenerģijas tirgotāju un noslēgsiet ar to līgumu, elektroenerģiju jums nodrošinās akciju sabiedrības Sadales tīkls izvēlēts tirgotājs par cenu, kas ir vienāda visiem pēdējās garantētās piegādes klientiem. Pēc likuma, kas iziet 1. novembrī tirgu, viņiem ir elektroenerģija jāiepērk brīvajā tirgu. Viņiem nesaglabāsies Latvenergo kā piegādātājs tāds, ar ko būs līgums. Vai ne viņi būs pie pēdējās garantētās piegādes, tas nozīmē, ka viņu rēķins par elektroenerģiju būs augstāks, bet viņš noteikti būs augstāks, tādējādi, lai mudinātu viņus izvēlēties faktiski šo tirgotāju. Bet viņi droši var ilgākā laika periodā tad izvēlēties sev labāko, sev tīkamāko, sev izdevīgāko piedāvājumu. Elektroenerģijas tirgus pakāpeniska atvēršana notiek visā Eiropā, arī Baltijas valstīs. Privātajiem patērētājiem šīs izmaiņas paredzamas 2013. gadā. Bet šobrīd no 1. novembra mazo un vidējo uzņēmumu īpašniekiem jāņem vērā, ka elektroenerģiju varēs iegādāties no Latvijā reģistrēta elektroenerģijas tirgotāja pēc brīvas izvēles, slēdzot līgumu par elektroenerģijas tirzniecību. Informācija par elektroenerģijas tirgotājiem ir akciju sabiedrības Sadales tīkls mājaslapā.